Labdien! Mans vārds ir Āris Dzērvāns, un es strādāju kompānijā Microsoft par tehnoloģiju stratēģiju. Un šodien es pastāstīšu jums par to, kas ir mākoņu skaitļošana. Ja mēs paskatāmies globāli uz to, kas notiek uz doto momentu IT pasaulē, tad ir 4 lieli megatrendi. Un viens no viņiem ir mākoņu skaitļošana. Līdztekus tādām lietām kā sociālās lietas, kā sociālie tīkli, Facebook, Twitter un milzīgie datu apjomi, ko ģenerē visas šīs sociālās vides. Kur mēs runājam par tādiem datu apjomiem kā terabaiti, kā petabaiti, informācija, kuras ir uzkrāts ļoti daudz un kā šo informāciju analizēt. Un otra būtiska lieta, no kuras izriet šī datu apjoma ģenerēšana, ir tas, ka mums ir kļuvis daudz vairāk IT ierīču. Ir sen pagājis tas laiks, kad vienam lietotājam bija viens dators, kur viņš izmantoja mājās vai kur viņš izmantoja birojā. Tīri statistiski uz doto momentu vienam lietotājam vidēji ir 3,3 ierīces. Un no visām šīm ierīcēm tiek ģenerēts saturs, tiek apskatīts saturs. Visas šīs ierīces mums kaut kādā veidā ir jāpārvalda, visas šīs ierīces mums ir kaut kādā veidā jākontrolē. Un, lai to visu varētu izdarīt, tad mums nāk palīgā šī mākoņu skaitļošana, kas tad mums palīdz veiksmīgi izmantot šīs visas iespējas, ļauj mums veiksmīgi apstrādāt informāciju, ļauj veiksmīgi saglabāt šo informāciju un piekļūt viņai nedaudz vēlāk, tā ka mums tas būs nepieciešams. Ja mēs paskatāmies uz mākoņu skaitļošanu, kas tad īsti ir mākoņu skaitļošana? Parametri, kas tad nosaka, kad ir mākoņu skaitļošana vai kad nav mākoņu skaitļošana. Un šodien paskatīsimies uz 3 pamatlietām, kas tad vispār ir šie parametri, pēc kuriem mēs definējam mākoni, kā šis mākonis tiek nodrošināts un piegādāts klientiem, kā šo mākoni mēs varam ieviest savās organizācijās. Ja mēs salīdzinām klasisko IT saimniecību vai IT uzbūves struktūru pret to, kas mums atrodas mākonī, tad šeit ir pāris tendences un pāris būtiskākie atribūti, kas tad nosaka, ka mums tiešām ir mākonis, nevis vienkārši liels datu centrs. Un ja mēs paskatāmies uz to infrastruktūru, kas ir uz vietas, tad mums parasti ir atsevišķi risinājumi, atsevišķi serveri, kas domāti vienam vai otram risinājumam. Šādi izolētie infrastruktūras elementi. Mākoņu gadījumā mums visi resursi ir apvienoti vienā lielā resursu pūlā. Nākamā lieta ir infrastruktūras elementi, kas ir statiski, ja mēs skatāmies uz viņiem tajās implementācijās, kas atrodas mūsu lokālajos datu centros un kas mums neļauj dinamiski palielināt jaudas vai kapacitātes, tā ka mums tas ir nepieciešams. Ko savukārt ļauj izdarīt mākonī, kur mums ir šī elastīgā vide. Pārvaldība. Ja mēs skatāmies uz infrastruktūru, kas atrodas mūsu datu centros, mums ir IT administrators, kurš par to rūpējās. Kurš rūpējās par to, lai mums visi resursi būtu pieejami. Un mums ir jābūt šiem administratoriem, kuri tad zina, kurā serverī kas atrodas. Ja mēs skatāmies uz mākoni, tad mākoņa lietotājs vai šī pakalpojuma lietotājs ir tas, kurš nosaka, cik daudz šo pakalpojumu ir nepieciešams, kas nosaka to, kā mums šis pakalpojums būtu izmantojams. Un caurspīdīgums vai tas, kā mēs varam kontrolēt, cik lielu apjomu izmanto viens vai otrs pakalpojumu ņēmējs. Ja mums ir uz vietas esoša infrastruktūra, tad praktiski mums nav iespējams kontrolēt vai iespējas saskaitīt, cik kurš mums izmanto mūsu pakalpojumus. Savukārt mākonī tas ir ļoti būtiski. Mākonī mums ir caurspīdīgs šis modelis, ir iespēja redzēt cieši, cik konkrēts mākoņu lietotājs kādus pakalpojumus ir izmantojis. Un varbūt nedaudz paskatāmies pēc būtības uz šiem atribūtiem, jo tikai tad, kad visi šie 4 atribūti ir patiesi, tad mēs varam uzskatīt, ka mums ir mākonis vai šī mākoņu skaitļošanas implementācija. Abstrakcijas līmenī mēs skatāmies uz diskiem atsevišķi, uz procesoriem atsevišķi, uz tīklu atsevišķi. Un tad mums ir liels apjoms ar diskiem, kas ir pieejams, mums ir liels apjoms ar procesoriem. Un nav būtiski, kuros datoros atrodas šis disks vai kuros datoros atrodas šis procesors. Jo tā, ka man vajadzēs papildus disku, es vienkārši paņemšu disku no šī kopējā resursu pūla, un man nevajadzēs skatīties, kurā datorā man ir brīva cietā diska vieta. Tas man ļauj abstrahēties no konkrētā aparāta, no konkrētā servera, un ļauj elastīgi pielāgot šos resursus manām nepieciešamībām vai manām vajadzībām. Kas ļauj man dinamiski kontrolēt šo saimniecību. Tad, kad man vajag papildus resursus, man atnāk papildus resursi, kad man ir resursi vajadzīgi mazāk, man tiek izslēgti nevajadzīgie serveri, man tiek atslēgts nevajadzīgās elektrību tērējošās ierīces, tajā momentā, kad man viņas nevajag. Šī saimniecība pati sevi kontrolē, pati sevi uzrauga, pati ieslēdz vajadzīgos resursus, tad, kad viņi tiešām ir nepieciešami.
Arī no pārvaldības viedokļa, tad mākonim ir šis self-service vai pašapkalpošanās, kas nosaka to, ka mākoņa lietotājs pats definē, kāda līmeņa pakalpojums viņam ir nepieciešams. Protams, ja viņš pateiks, ka man vajag vairāk, viņam būs arī lielāks rēķins, bet viņš pats var kontrolēt to, cik kurā momentā viņam ir nepieciešams šo te resursu. Protams, jau kā es minēju, tad mēs visu šo saimniecību kontrolējam arī no izmaksu viedokļa. No izmaksu viedokļa gan tajā gadījumā, ja lietotājs paprasa papildus kapacitātes, viņam tiek iedots šīs papildus kapacitātes dinamiski, vienlaicīgi ar viņam palielinās rēķins. Tad mums ir caurspīdīgs pakalpojumu līmenis, mēs redzam, ko kurš lietotājs kurā laika momentā ir izmantojis. Ja ir ievērot visi šie 4 iepriekšējie atribūti, tad mēs varam uzskatīt, ka mums ir mākoņu skaitļošana. Ja mēs skatāmies uz mākoņu pakalpojumu būtības, tad ir vairāki līmeņi vai vairāki pakalpojumu tipi, ko nodrošina mākonis. Un ja mēs salīdzinām šos tipus pēc struktūras, tad mums ir tradicionālais IT, kas parasti dzīvo pie mums uz vietas mūsu lokālajos datu centros. Nākamais līmenis ir jau mākoņu līmenis, ko nodrošina infrastruktūras līmenis vai infrastruktūra kā pakalpojums. Šajos gadījumos mēs kā pakalpojumu sniedzēji ļaujam jums, kā klientiem vai interesantiem, izmantot mūsu mākoņu aparatūras resursus. Tīri šajā aparatūras līmenī, kur ir diski, kur ir procesori, kur ir tīkli, viss, kas atrodas virs šīs infrastruktūras, risinājumi, aplikācijas, weblapas, viss ir jūsu kontrolē. Šeit mēs redzam šo kontrolas līmeni, tātad šo zilo daļu nodrošina mākoņu pakalpojumu sniedzējs, un tā ir bāzes infrastruktūra. Bet savukārt risinājums jau ir pilnīgā lietotāja kontrolē. Nākamais līmenis ir platforma kā servis. Šajā gadījumā pakalpojumu nodrošinātājs rūpējās gan par bāzes infrastruktūru, gan arī par šo vidi, kurā strādā risinājums. Piemēram, web serveris. Ja jums pakalpojums ir weblapa, tad jūs esat atbildīgi tikai par weblapas uzbūvi, dizainu, bet savukārt visas lietas, kas saistīts ar datubāzēm, visas lietas, kas saistīts ar disku, ar procesoru, par to rūpējās pakalpojumu sniedzējs. 4. līmenis ir software as a service, un šajā gadījumā pakalpojumu sniedzējs vai šis mākoņu pakalpojumu sniedzējs nodrošina visu risinājumu saviem lietotājiem, un lietotāji ir atbildīgi tikai par to, lai ģenerētu datus, ģenerētu informāciju, ģenerētu saturu. Tādi piemēri šim pakalpojumam ir Microsoft pakalpojums Office 365. Kurš nodrošina e-pasta vidi, kurš nodrošina kolaborācijas vidi, kas ļauj jums pilnvērtīgi strādāt, nedomājot par to, kādas tehnoloģijas apakšā tiek izmantotas, kas ļauj jums strādāt no web pārloka vai no Microsoft Office programmatūras, un jums nav jādomā par to, ka tur stāv 20 serveri vai tur stāv .NET kods, kurš kaut ko izpildē. Tad jūsu gadījumā jūs tikai vienkārši saņemat gala pakalpojumu un izmantojot šo pakalpojumu, vispār nedomājot par to, kāda infrastruktūra apakšā tiek izmantota. Ja mēs paskatāmies uz to, kā mākonis tiek implementēts, vai kā šī mākoņa infrastruktūra tiek realizēta, tad ir vairāki veidi, kā to darīt. Ir privātais mākonis, un privātais mākonis nozīmē datu centru, kurš ir uzbūvēts pēc mākoņu skaitļošanas principiem, kas atrodas pie jums jūsu lokālajā datu centrā. Tas nozīmē to, ka jūs paši esat liela mākoņu pakalpojumu sniedzējs saviem lietotājiem, saviem IT lietotājiem vai saviem klientiem. Otra lieta ir publiskais mākonis. Un publiskais mākonis ir mākonis pēc šiem pašiem principiem, kas atrodas kaut kur lielā globālā pakalpojumu sniedzēja datu centrā. Piemēram, Microsoft Azure ir viens no šiem publiskajiem mākoņiem, ko Microsoft nodrošina. Un šeit mēs runājam par datu centriem, kur glabājās miljoniem serveru, miljoniem datu centru resursu, kas tiek sniegti mūsu lietotājiem. Un tad ir scenārijs pa vidu, kur abas šīs pasaules var saintegrēt, ir hibrīdais mākonis. Kas nozīmē to, ka daļa resursu stāv pie jums jūsu datu centrā, un daļa resursu stāv šajā globālajā milzīgajā datu centrā. Šie hibrīdie scenāriji pēc būtības ir ļoti interesanti visos gadījumos, kad mums ir neprognozējama datu centra noslodze. Piemēram, mēs zinām, ka 2 reizes gadā mums ir serveru jauda noslogota 100%, bet visu pārējo laiku serveri ir noslogoti par 10%. Visu pārējo laiku man šie serveri strādā, tērē elektrību, man viņi ir jāatdzesē, viņi man rada izmaksas, bet man viņi īstenībā nav vajadzīgi, jo viņi netiek izmantoti. Tad šajos hibrīd scenārijos mēs varam izdarīt tā, ka mēs pie sevis uz vietas maksājam tikai par to aparatūras resursu, lai darbinātu šos bāzes 10%,
Un tad, kad man nāk šis lielais pīķis, tad šis pīķis savukārt tiek pāradresēts uz globālo mākoni. 2 mēnešus gadā es izmantoju šo globālo mākoni, lai offloadotu šo pīķa kapacitāti tajos gadījumos, kad man tas parādās. Ja mēs paskatāmies uz kaut kādiem parametriem vai raksturlielumiem šim te dažādām infrastruktūrām, tad privātajām mākonim, kas ir būtiskākais, viņam ir vieglāk kontrolēt integrāciju, vieglāk kontrolēt drošību. Jo viss atrodas pie mums uz vietas, un es varu aiziet pie šī servera un apskatīties uz šo serveru un nodrošināt to, ka es zinu, ka pie tā servera neviens nevajadzīgs cilvēks nav piekļuvis klāt. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz globālo mākoni, tad viņiem spēcīgākās lietas ir elastīgums, jo tur ir ļoti liels resursu apjoms. Un ja man nepieciešams nedaudz vairāk jaudas, man ir ļoti viegli šī jauda pieejama. Un economy of scale, kas nozīmē to, ka nopirkt miljonus serverus uz vienu vienību būs krietni lētāk nekā nopirkt 10 serverus. Un uz šī principa bāzes sanāk tas, ka uzbūvēt vienu ļoti milzīgu datu centru izmaksu ziņā būs daudz izdevīgāk nekā nelielu datu centru, kurā ir 100-200 serveri. Kā rezultātā šis pakalpojums, globālais pakalpojums, izmaksu ziņā ir krietni mazāks. Vēl vairāk, parasti šie datu centri tiek būvēti noteiktās klimatiskās zonās, kur ir daudz vieglāk šos serverus nodesēt, kur daudz vieglāk šo serveru darbību kontrolēt no izmaksu viedokļa. Pēc iespējas lētāka elektrība, pēc iespējas lētāka dzesēšana, pēc iespējas lielāks apjoms šo serveru skaita ziņā, lai varētu nodrošināt šo minimālo izmaksu. Un saliekot abas divas šīs lietas kopā, mēs dabūjam šo hibrīdu scenāriju, kur mēs iegūstam šos labumus no abām pasaulēm. Kur mēs dabūjam šo labumu, kas nāk no economy of scale, kas nāk no elasticity vai no šī elastīguma no globālā mākoņa. Vienlaicīgi mums ir integrācijas labumi, mums ir šī kontrolas labumi. Mēs varam sadalīt šo infrastruktūru drošajā, nedrošajā vidē vai stingrās kontrolas vidē un mazāk stingrās kontrolas vidē. Un noslēgumā pāris vārdi par to, ko tad Microsoft dara, kāda ir Microsoft risinājumi, kas izmanto šos principus. Microsoftam ir ilga vēsture un ir ļoti daudz šo mākoņu pakalpojumu. Daudz infrastruktūras risinājumi, kas ļauj izmantot lietotājiem globālā mērogā šos Microsoft pakalpojumus. Ja mēs sadalām šos pakalpojumus divās grupās, tad ir pakalpojumi, kas ir vērsti uz mājas lietotājiem, un ir pakalpojumi, kas ir vērsti uz uzņēmumiem. Pāris piemēri vai tipiskākie pakalpojumi, kas pieejami mājas lietotājiem, ir tādi kā OneDrive, kas ļauj mums glabāt dokumentus pilnīgi bez maksas mākonī. Mums ir pieejams šis mākoņu glabāšanas resurss, kas ir saintegrēts ar Windows 8, kas uzreiz dabīgā veidā parādās Office 2013, kas ļauj mums ļoti ērtā veidā, nepametot datoru pamatdarbības vidi, nelaižot nekādu trešo pušu programmatūru, glabāt šos dokumentus, glabāt fotogrāfijas, glabāt lietotāju uzstādījumus šajā mākoņu pakalpojumā. Un ja es izveidoju savu skaisto Windows 8 darba vidi, tad man šī darba vides apraksts glabājās mākoņu pakalpojumā. Kā rezultātā, ja es paņemu rokās jaunu datoru, pieslēdzu viņu pie šī Microsoft konta, rezultātā es uzreiz iegūstu savu šo saglabāto darba vidi. Man viņi visur saglabāsies, neatkarīgi no tā, kādā datorā vai kurā datorā dotajā momentā es esmu pieslēdzies. Vēl vairāk, visi dokumenti man sekos līdzi. Un ja es palaidīšu Microsoft Office 2013 kādā no šiem datoriem, viņš redzēs, kas ir tas pēdējais dokuments, ar kur es esmu strādājis, neatkarīgi no tā, vai tas bijis birojā, vai tas bijis mājās, vai tas bijis kaut kādā planšetdatorā. Tad man šī vēsture sekos līdzi, un šī vēstures informācija tiek glabāta šajā OneDrive pakalpojumā. Tādas lietas kā Office 365, kas ļauj mums strādāt ar Outlook, kas ļauj mums strādāt ar Office 2013 globālajā vidē, kas ļauj strādāt ar šiem programmatūrām mākoņu vidē, nedomājot par to, ka man ir nepieciešama kaut kāda servera infrastruktūra. Ļauj man darbināt e-pastu, kas ļauj man darbināt dokumentu sadarbības vides, kas ļauj man izmantot virkni šādu risinājumu, kas normālā gadījumā ir domāts lieliem uzņēmumiem. Bet šeit, kā mājas lietotājs, es varu iegūt visus šos labumus no Microsoft izmantojot Office 365. No otras puses, ja mēs skatāmies uz uzņēmumu servisiem, tad šeit būtiskākās lietas, protams, ir saistīts ar Office 365, kurš tad ļauj pat nelieliem uzņēmumiem iegūt tās iespējas, kas parasti pieejamas lielām korporācijām, kur mums ir e-pasts, kur mēs varam atsekot lietotāju ziņojumus,
kur mēs varam redzēt to, kas mums notiek no drošības viedokļa ar e-pasta ziņojumiem, vai mūsu lietotāji nesūta ārā konfidenciālus dokumentus, kas ļauj mums skatīties uz to, kā tiek izmantoti mūsu iekšējie resursi, kas ļauj mums skatīties uz darbinieku produktivitāti, kas ļauj mums veicināt darbinieku produktivitāti, izmantojot kopdarbības risinājumus tādus kā SharePoint, kas ļauj mums efektīvā veidā veidot konferences zvanus, kas ļauj mums integrēties ar telefonu centrālēm, risinājumi tādi kā Microsoft Links, kas tad ļauj mums efektīvi strādāt, pie kam vēl vairāk. Mēs varam šo te linku saintegrēt ar Skype. Un gadījumā, ja mums ir klienti, kas izmanto Skype privātām vajadzībām, mēs varam ar viņiem komunicēt no mūsu kontrolētā vidē esošā linka infrastruktūras. Līdzīgā veidā Enterprise Social, visas šīs lietas, kas saistīts ar modernu darba stilu, kas ir jau pazīstams no sociālās vides, no Facebook vai no draugiem, šos pašus principus pārnest jau uz uzņēmumu, izmantojot Yammer infrastruktūru. Ja mēs paskatāmies tīri no tādas resursu viedokļa vai no kaut kādas pīķu kapacitātes offloading scenārijiem, tad Windows Azure ir tas, kas ļauj mums izmantot šo te infrastruktūras servisu līmeni vai izmantot šo te platformas servisu līmeni. Tas bija neliels ievads par to, kas ir mākoņu skaitļošana un kas ir Microsoft mākoņu skaitļošana. Paldies!